Akmeņs, tik smoga līta, kura citreiz nuspīš mūsu dvieseli, mūsu sirdi. Sajūtas, kuras mēs neesam izrunājuši, neesam sapratuši. Viesture, kura nav saprasta. Par to gribīs nusvīst akmeņi, nusvīst smogumu, lai toļok vīgli. Tad nu soksim, šķietanot Latgalis viesturi. 1920. gada. 1920. gadā Latvija ir atbrīvota, un jauno valsts var sākt funkcionēt pilnvērtīgi. 1920. gadā saīt Latvijas Satversmes sapulce, lai lemtu, kā darbosīs jauno valsts. Arī latgalīši ir ievēlēti Satversmes sapulcī, un tie ir tī cilvēki, kurus mēs pazīstam jau no Pīterpiļs i Latgalis kongresa laikiem. Francis Trasuns, Francis Kemps, Vaļarē Sēļa i citi. I ite mūsu stosts socās. Satversmes sapulcē no Latgalis ievēlētie deputati cīši gribēja, ka jaunajā valsts satversmē tiktu ierakstietas un uzstiprinotas latgalīšu valodas tīsības. Protams, ka viens no dedzīgākajiem cilvēkiem, kas to gribēja, bija Francis Kemps. Kemps lika priekšā vienkārši pēc lielām diskusijām ierakstiet vienu pantu, apmēram ar tādu tekstu, ka Latgola bauda pašpārvaldes tīsības, kuru nosaka atsevišķas likums. Franča Kempa priekšlikumu Satversmes sapulcē atbalsta daudzi citi deputati no Latgolas, arī Kempa agrāko laiku oponents Francis Trasuns. Viņi grib tādu modeli, ka ir viena valsts, bet tai valstī valodā ir divas izlūksnes līdzvērtīgas, viena baltīšu, otra latgalīšu. Bet ito modeļa pretinīki, viens no tādiem ir Kārlis Skalbes, skaita tā, ka, ja administratīvi ir tikai viena valsts, tad arī valoda var būt tikai viena i nekaida cita. Ka, diemžēl, tas pants netika pieņemts, ja, jo varbūt tā Latgolas attīstība būtu varbūt harmoniskāka, labāka, mēs pieļaujam, jo te būtu tiesiskos garantējas, bet no otras puses var saprast arī pārējos latviešu politikus, kuri uzskatīja, ka vienkārši konstitūcijā vai satversmē ir 1., 2., 3. pants, ja, un vai to visu var uzrakstīt, ko katram vajag, ja. Katram novadam vajag, ja, ka tas nav rakstams, tos nav lītas rakstamas satversmes dokumentā. Ja. 20. gadu simta sokums ar to arī raksturīgs, ka tādus latgalos latviešus nepazīst galīgi, nepazīst, neatbalsta jūs. Ka joskaidroja ir viņam latviešiem, ka ir tak vēl vairāk mūsu, joskaidroja Reigas sabiedrība, inteligencija, glētotiem cilvēkiem, kur runājot par kaut kādam nūmaļam. Tad es zīmoju, ka stāvoklis nebija normāls. Es domāju, ka arī to arī sasatika valdokajā. Ko var gaidīt deputātu, jo izauguši tāda augstniekajiem ir tikai latviskas tas, kas vidzemī vai kūrzemī bijis. Jo viņi nezina neko. 20. gadsimta 20. gados Latgolā de facto galveno valoda ir latgalīšu valoda. Praktiski reši kur, kas izmantoja tā saucamo baltīšu izlūksni. Pašu formulāri, līdzības, vēlēšanu agitācijas dokumenti, kvītis, īpierkumu gromatas, gromatvedības citi dokumenti. Viss tas pārsvarā ir latgaliski, gandrīz vai tikai latgaliski par to, ka kurīns tī cilvēki varētu baltīšu izlūksni tā izavuicētīs, tikai kāda inteligencija to prota. Un tas latgaliskums, tī zīdu laiki, tad ir tamā 20. gadsimta 20. gados. Ir daudzi skaita, ka tas varbūt bija tāds latgalīši neizmantotu izpēju laiks. Man tāda sajūta, ka šie mēģinājumi arī Kempa gadījumā nebija tā lielākā prioritāte. Šis kultūras jautājums, šo kultūras īpatnību izcelšana. Manuprāt, gan Kempa, gan Trasuna, gan daži citu latgaliešu politiķu tas svarīgākais mērķis, ko vismaz viņi publiski pauda, bija saistīts ar sociālās nevienlīdzības likvidēšanu. Ekonomiskās labklājības veicināšanu Latgalē, tas parādās partiju programmās, tas parādās visur citur. Interesanti, tad, kad bija vēlēšanas Satversmes sapulces, tie lozungi tam bija pamatā ar tādām prasībām zemi, brīvību, ticību, likumību, kārtību. Ka runāja par zemi,
Tad latgalīšu cilvēkam zeme, protams, ir svarīga līta. 20. gadsimta 20. gados Latvijā notiek agrāro reforma. Naticama brēniega līta latgalīšu zemnīks daboja mūžas zemi par velti, pilnīgi par velti daboja zemi. Bet, ja mēs pazaveramies iz to agrāros reformas likumiem, kādi ir Kurzemē, Vidzemē un Latgolā, tad kāds brēnums, tie ir citi likumi. Minimālo zemes platība, kuru var dabūt agrāros reformas laikā, Kurzemē un Vidzemē ir daudz lielāka nekā Latgolā. Tas sadrumstaloja Latgalis zemnīcību, kaut kādā veidā atkal prioritāri iz priekšu aiziet kurzemnīki un vidzemnīki. Un, ja tā labi padomāja, ja ir viena valsts, viena valoda, par ko tad ir atšķirīgi likumi kurzemnīkim, vidzemnīkim un latgalīšiem. Kad runa ir par valodu, tad visi ir vienaidi, kad runa ir par zemi, par naudu, tad mēs esam citāži, atšķirīgi visi. Latgalīšu viesturnieks Mikeļs Bukšs raksta, ka agrāros reformas likums nosacīja, ka minimālo zemes norma, kas pīsanokās zemniekam, ir 22 hektāri. Bet tas likums izdarāja iznāmumu uz latgalīšiem, tas paredzēja, ka tie ir 7 līdz 8 hektāri. Taisnības labot gan ir jāsaka, ka latgalīšu deputati, kuri bija pie agrāro likuma pieņemšanas, nav visot Latgalis zemnieku intereses stādīja augšāk par savam politiskajam interesam. Latgalis zemnieku partija, kura pie agrāro likuma pieņemšanas bija porstovāta ar 17 deputatiem, atbalstīja šūte īceri latgalīšiem pīšķirt mazāku zemes daudzumu. Satversmes sapulce, tot saima, tos visas ir demokratijas īspējas, kuras izmantoja Latgalā dzīvojušie cilvēki. Par to cīši ir interesanti pazavērtīs, kāda ir jūs izvēle, par ko jī balsoja, par kādiem sarakstim, par kādiem cilvēkiem, ka ne tikai Francis Strasuns vai Francis Kemps ir tos personības, par kuram balsoja, bet ir arī daudzi citi. Ir tas breids, latgalīšus īval saimā. Tas breids, lai mēs varētu daudz darīt sava novoda lobonu. Ziko tagad gados, ka cilvēki ir saimā, kaut īt ropa, īsaka, jā, mēs darīsim būs, bet galējā rezultātā pats suņi grib smītīs. Ko bija tūrais? Es sacātu cīši līdzīgai kā tagad. Tad, kad latgalīti īval latgalīši. Ziņ, tāpat kā arī tagad, arī timā laikā nagaidīja cīņu par valodu, par kultūru un tā tālāk. Cilvēkiem tomēr visos laikos ir bijusi svarīga sociālo labklājība. Lai cilvēks ir paiets, lai viņam ir kur dzīvot, ja lai viņam ir zirgs, ja tagad mašīna. Arī tūlaik, tas viss bija cīši līdzīgi arī deputati, kuri tika ievēlēti, biežai pazuda politiskajos spēļos, kad partijas intereses viņiem palika augstākas jau nekā reģiona intereses. Ja mēs pasakām par cilvēkiem, kuriem balsoja Latgalis iedzīvotāji, tad tas lielākais saraksts bija sociāldemokrātu. Ja, jo latgalīši bija trūcīgi cilvēki, tī lozungi, taisnības lozungi, likos pievilcīgi. Es vienmēr saku, ka pirmās cilvēks, ko Latgulā īvēlēja, bija Rains. Ja, otro bija Aspāzija. Tika ievēlēti faktiski Latgalis vēlēšana apgabalā. Tādā veidā. Tā kā, ja mēs to jāmam, tad Latgalis iedzīvotāji varēja prasīt Raina, ko es dara Latgalis labā, Aspāzijas, poriem ar sociāldemokrātiem. Es teiktu, ka drīzāk jārunā par tiem diviem virzieniem, kas iet cauri visai demokrātiskās Latvijas politikai. Tāds konservatīvāks virziens, kuru reprezentēja šie garīdznieki, kas lielā mērā pārstāvēja Kristīgo partiju, un šis progresistu virziens. Latgulis tika ievēlēti ne tikai kristīgi, ne tikai progresisti, bet Latgulā bija arī Latgulis sociāldemokrāti, jo spilgtokī porstovi bija Opensāns un Florians Ankipāns. Joņs Opensāns ir ne tikai politiķis, viņš ir arī viens no pirmajiem, kas izveidoja latgalīšu modernu literatūru, kā stosnīgs, romanu raudzietojs rakstēt, kā dramaturgs, bet kā politiķis ir gan audioza persona par to, ka viņš bija ļoti anekdotisks, par jū visu laiku vilka iz zūba, taisēja par jū karikatūras, ka viņš ļūbēja drusku glozētā izavērtīs. Bet no otras puses varbūt tos, kā Tāns saka, ir politisku pretinīku provokācijas, insunācijas. Opensāns Joņs slavenākās no tiem, ja, kur arī daudz anekdošu par stostie, ka tur
ka bija svarīgs kaut kāds balsojums, ja mīdēja pīci Latīri, lai es pasiet kafejnīcā tajā momentā. Kā runājam par politikiem, es redzu vienu personību, kuras laikam definētu kā nerealizēto politiku. Man rodīs, ka tas potenciāls, kurus jimā bija, es varēja atsatīstēties līdz lielam augstumim. Tie ir Valērija Sēļa, kas ir Pīterpilī Pirmo pasaules kara godos biedrību vadītoja, tad ir aktīvi darbojās gan Pirmo Latgaļas kongresa sasaukšanā, gan Otro kongresa sasaukšanā. Ja ir Satversmes sapulcē, tad, kad tie paliek par Daugavpils valsts skolotāju institūta direktori, ja kā aizītis pedagogisko darbību, bet būtu cīši labi, ka itē sīvīte, kuru daudzi sauc par pirmo latgalīšu feministi, varbūt būtu arī aktīvāk darbojusies politikā, tīši caur vēlētiem momentiem. Valērija Sēle, protams, ir unikāla tādā ziņā, ka Valērija Sēle ir sieviete, un sievietes Latvijas politikā pašā pirmsākumā ir viens rokas pirkstiem saskaitāms. Jā, jo es strādāju izglītības ministrijā, ieņēmu svarīgus amatus, Rīgā strādāju, jā, parodīju sevi kā labs īrēdnis. Valērijas Sēles karjera brīvajā Latvijas valstī veidojās diezgan veiksmīgi. Par to liecināja kaut vai fakts, ka ir vienīgo no latgalītiem, kas ir sajāmusi Teivzemes balvu, sajāmusi no paša Ulmaņa rūkom. No 1922. gada darbojās izglītības jomā. Sākumā strādāja Kroslavā, a no 23. gada vada Daugavpils valsts skolotāju institūtu. Jai strādāja un dzīvoja itamā ākā. Cilvēki runāja, ka jai esot dzērusi kopēji iz to balkona. Aizmugurī redzami lūgi, kur bijis jos dzīvoklis. Skolotāju institūts te jos, ko es atceru, klūksters. Jā, ar disciplinu, jai pašai ģimenes nebija, bet jai fantastiski sevi zīdava visiem porējiem. Kā runāja par Franci Kempu, viennozīmīgi spilgtu neordināru latgaļas politiku, tad var rodētīs, ka partijas demokratiju laikā jām bija spilgti panākumi, tā īsti nesaīt, ka jū īvēlēja tikai Satversmes sapulcē, pirmajā saimā, bet toļok jām tie politisko darbībā caur vēlētiem amatiem nemaz tik veiksmīgi nav. Varbūt tas ir par to, ka es nozadarbojas ar saimistiskom lītom, jām ir administratīvi amati, es strādāju bankā, es strādāju dzelzceļa virsvaldē, jām ir savus patmaļus, laikam visu reizi dzīvē nevar paspēt. Aktīvi piesaistīja Saeimas darbā, jā, bija vēlēts Saeimas deputāts, un pēc tam ļoti skaisti saimniekava savā Ludzas saimistībā, kuriem bija dzērnavas, pēc tam cilvēki sacīja, ka tāds ļoti tāds lepni, tā brēvā dzīvā, vīna sona, vīna dāma, otras tā pastaigavās, tā. Es to varēju atceļaut, jā. Galā es arī bija arhitekts, inženieris es bija, jā, pēc jau projekta Tautas pili uzbūvēja Rieziknē. Tā kā es varēju izmantot savu talantu, to, ko es biju izamocieši. Ja. Kā runāju par Latgolas Tautas pili Rieziknē, tad man protā īt viens tāds amizants, bet savā ziņā zīmīgs notikums. Tā saucamīs Herberta Upieša skandals. 1929. gada pavasarī itas virsnīgs raitu iz zirga nakts laikā ībrauc iekšā zalā, lai parodētu vītiem latgalīšiem kaut kādu savu porokumu, tāda šovinisma un naicītības izpausme. Protams, ka jau atvaļināja no armijas, jau tīsoja, bet, te bija tāda 20. gadsimta, 20. 30. gadu problēma, kad no citiem novadiem Latgalā ībraukuši činaunīki, īriedņi, virsnīki, tā izaturējās gan augstprotīgi, savā ziņā pat nicinūši pret latgalīšiem. Kad 20. un 30. gados jaunietis gribēja izastoties universitātī, jām vispirms vajadzēja absolvēt gimnāziju. Mēs ļoti atceramies pie Aglūnis gimnāzijas, skaista, veca viesturiska āka, kas ir apvienojusi daudzu izcilu latgalīšu likteņus. Vladislavs Lots, Jonis Cibuļskis, Vincents Mickāns. Visi ir vicējušies
itamā sātā. Vēl viens interesants personāžs, kas te ir vicējis it kā izslāgts par pēpiešanu, ir Roberts Mūks, filozofs. Puiši, jūs pēpēt? Nā. Cīši labi. Tas tā ir interesanti, ka skolā savāt cilvēkus savienoja kūpā, pēc tam jau uz dzīves ceļiem gan saīt kūpā, gan pazaškiros, te i konfliktē, te i draudzējās. Vincents Miskāns, tāds latgalīšu spilgtokīs jaunīts tymūs laikos, pirmīs sokst rodot Reigā radiofonā. Nikvīnam citam tādos godos nav tādu panākumu. Vladislavs Lots, Joņs Cibuļskis, jau pirms Otro pasaules kara godiem izsprīš, ka jī veidos latgalīšu izdevnīcību, ka jūs dzīves misija ir nešt drukotu vordu latgalīšiem. Roberts Mūks, te jau tāds ir pseidonims, jau pazīst jau trimdā, kā tādu latgalīti ar budisma sakņom, visi jī ir vicējušies itamā skolā. Gimnazija bija ar tādu reliģisku īvierzi. Joņs Cibuļskis bija stingrā tādā katoliskā gimiņā gorā audzinots. Tātad, jo lielākos vietības dzīvē bija ticība Dīvam un dzimto valoda. Jā, Aglonas gimnāzijas viesture ir tāda spilgta, interesanta lapuse, un es tā skatoties pat to cilvēku sarakstu, kas ir presē tika publicēts gimnāzistu beidzies saraksts. Tas ir milzīgs saraksts, tādā ziņā, ka tie ir tik daudz ievaramu cilvēku. Ka runāja par to laika Latgales sabiedriskajiem darbinīkiem, laikam ir tā, ka viennozīmīgi centrālo figūrā ir Francis Trasuns. Neparvēlti citi Saeimas deputāti jūtai metaforiski sauca par Latgales kundzeņu. Kāds tad ir Franča Trasuna liktenis jaunizveidotā Latvijas valstī? Laikam, ka tragisks. Viņš tiek īrauts politiskajos intrigos, to visu intrigu rezultātā viņš tiek ekskomunicēts no baznīcas. Izdomājiet, kāds trīcīns ir cilvēkam, kurš praktiski visu mūžu ir velties katoļu baznīcai. Pēc to, ka Franci Trasunu izslāc, jeb ekskomunicēja no baznīcas, jis nanūdzīvoja ilgi. Protams, tie ir emocionāli pordzēvojumi, mirst 61 gada vecumā. 1926. gada Lieldiņu reitā, jis kā ticīgs cilvēks, lai arī izslāgs no baznīcas, grib apmeklēt Lieldiņu dievkalpojumu Svāto Jākoba baznīcā. Dūdās vidā, tomēr tiek atpazīts un pēc duravam izdzēts orā. Protams, dūdās atpakaļ iz savu mojam, bet emocionāli sagrauts. Drēži pēc tam, 6. aprīlī, arī mirst. Par jo novi ir rakstāti itādi vordi. Cielīs agrinu reita energiski uzsots darbus, pīkūdinojis saiminiecei, lai un atraucēja, gaidamā esot bijusi budžeta pieņemšana saimā. Ap vienim dīnā izdomojis pastaigot ar savu suņēti, socis jau gatavēt, bet sakier sirdi, nokritis grēdis, pēc poras minūtēm bijis mirs. Tā beidzās Franča Trasuna dzīve. A šodien pie tos baznīcas sīnas ir redzama plāksņa, kas jau gūdinoja. Trasuns mira pēkšņā nāvē ar sirdstrīku. Jā. Tātad naizdzīvojot vēl visus tos partijas laikus, kur arī īstenībā interesanti būtu vērot, cik es būtu politikā pabieži. Bet es domāju, ka baznīcas konflikts ar Trasunu, protams, bija pamatā jo novēja, jo vienkārši šis ir atstums un baznīcas, ja, un to sirds cilvēku nav var izturēt. Ja. Franča Trasuna sākumā atsavadājās Reigā, pēc tam jau mirsteigos atlīkas tika ar vilcieni nūgodotas no Reigas iz Rāzikni. Ļaužu interese bija liela, jo pavadīja pat pa ceļam dažādākos stacijos. Tomēr ar jo apglobošanu nago gludāja. Pat cik viņš bija ekskomunicēts, tad nebija prīstera, nazvaņā baznīcas zvoni. Un paradoksāli, jo naļove apglobot kopus, kurus jis pats bija īsvietējis toļok. Itī ir broļu kopi, un te Francis Trasuns ir givs savu mūža mīru. Mani poriem sopi uzzinu to, ka Trasunu baznīca savā laikā padzēna projām. Par to, ka Trasuns bija tas cilvēks, kurš izstoja par latgaļisku identitāti. Zini, kā Trasunam ir savi mierki? Valstai, Latvijas savi, a baznīcai vēl citi. I varētu sacēt, ka Trasuns kaut kur
pa vidu tiem visam dzirnakmeņiem atsaroda i izgoja tā, kā izgova. Bet zini, ko es sapratu pašu galveno, ka tīši 20. gadi bija tī, kuri deva jaudeigu sokumu tīši valodas un kultūras attīstībai. Bet žēl tikai tas, ka ar trasu un aizīšanu šis laiks arī beidzos. Nu, i varētu sacēt, ka ar trasu un novi beidzās tāds, ka viens etaps. Ir pat tāda sažvērestības teorija, ka Latgolis kongresā tī ļauts, kas deve šos te mutiskos garantējas Latgolē, arī bija miruši Zālītis, Zigfrīds Annamierovics, Trasuns. I tot vairāk nav kas pīmiņ politiku vidā. Vairāk nav kas pīmiņ lielu valsts sfēru vidā. Viens otram dotu sūļojumus. I, nu vēl negluži izraizis pēc Trasuna novis, bet tas sacātu, ka socās jauni laiki. Šī diena apzīmē lielāko lūzumu Latvijas tautas gaitās kopš 1918. gada 18. novembra, kad tauta ieguva savu valsti. Šoreiz tauta ieguva pati sevi. Un Latvija, mūsu valsts un tēvija, lai dzīvo! 15. māja apvārsums ir protams, zīmīga lapuse Latvijas, Latgolas vēsturē. Protams, šis režīms, jaunais autoritārais režīms, bija lielā mērā likumsakarīgs, jo mums jāsaprot, ka te bija Eiropas tāda kopējo slimība. Kādi ir tos slimības cēloņi, kādi ir tos slimības simptomi? Ir jāpasaka, ka laikam dažamējo parlamentāro demokrātija bija aizgojusi tādos galējībos i kuriozos formos, par to arī tauta gana mīrīgi padreižok ar sajūsmu uztvēra Kārļa Ulmaņa apvārsumu, kurš notika bez neviena ašņa pilis. I tad es biju domājis, kā tu savu apvārsumus jau ideologiski nostiprinot. Protams, ka Latgola jam bija cīši svarīgs novads. Pēc apvārsuma izvešanas un varas nostiprinošanas centrā Reigā Ulmans grib gūt cilvēku atbalstu arī reģionos. Apmeklēja sākumā Vidzemi, pēc tam dūdās iz Līpoju. 34. gada augustā apmeklēja Latgolu. Viena no vītom, kuris ir Aglyuņa. Eduards Virze savā grāmatā Kārlis Ulmanis itam notikumam veltīja tādus nedaudz patētiskus vārdus. Visas ticības atver līdz galam savu dievnamu durvis prezidentam un tā valdībai. Latvijas katoļu virsgants arhibīskaps Springovičs parāda Aglonas vecajā dievnamā prezidentam sevišķu godu. Latgales dievmāti, kas parādās ticīgajiem tikai reizi gadā, atsec tagad, un visu sāpju remdētāja ilgi raugās prezidentā savām skumjājām un laipnajām acīm. Viņa redz viņā savu bruņinieku un aizstāvi, kas pirms 15 gadiem ir atsvebinājis viņas zemi un ļaudis. Augustā te ir Aglonis. Nebija 15. augustā, 18. bet uzreiz pēc svātkiem. Tas būs saprotams, ka svātku laikā tur nav izdevīgi tur apmeklēt, bet Aglonā klūsteris tur apmeklēja. Iz katra aprinka rūbežas jau gaida. Gūda vorti, kas vispār tāds pasākums, kas ir tur nedēļa jotājs, jopuškai sagaida, jo es aizbraucu līdz pat Latvijas austrumu rūbežai, izbraucu tādu leikumu. Tā ka no tāda viedokļa šis tāds mobilizējušs faktors bija. 34. gada augusta apmeklējums bija tāds labi sarežisēts, ar reportīriem, ar žurnālistiem. Pēc to braucīņa tika uzņemta speciāla filma, dokumentāli kadri ir dēļ to sasaglabājuši. Tas maršruts bija labi pārdomāts 15 vītos, pēc tam soca Daugavpilī, un Daugavpilī uzrunāja tautu un uzrunāja arī krievu valodā, kas ir redzams filmā. No Aglyuņas vadoņš
toļok ar automobili dūdās iz Dagdu, Bukmuižu, Ludzu, līdz beidzot nūkļūst ite Malnovā. Tūlaik te ir Malnovas lauksaimniecības škola, kas ir īreikota bijušajā muižā. Izpušķoti gūda vorti, liels daudzums cilvēku kūpēgam maltēti ar vietēju administraciju. Paradoksāli, bet 7 gadus vēlāk to vietu apmeklēja viens cits vadonis – Adolfs Hitlers. Iespējams, āda pie to paša golda, kur Uļmans. 2 kilometrus no Malnavas atcerūnās Kursavas pilsētas centrs – Tierga laukums. Uļmans dūdās arī Steņi. Tā ir uzcelta tribīne, izrūtota ar zaļumiem, sazalasējis liels daudzums cilvēku. Uļmans soka uzrunu. Starp citu padaļai krīviski. Bet te ir jāpīzīmē kāds interesants fakts. No tribīnes runājot, Uļmans īrauga itu āku, iz kurīnis ir rakstāts Linu pieņemšanas punkts. Uzraksts latgaliski. Vadonis pievērš tam uzmanību, latgaliski pierakstīts. A jos vieta tū skaita, acīm redzot par taidu, īskaitot arī tūs, kas jau bija sagaidējuši vodūņi, tā sakot, drūšiņi pučētiem ceļa kaisējuši, visu poreju taisējuši, kā tas padevēgajam latvīšam bija cīši, nezinu par kū, pa kaulam. Uztver, ka jis nav apmierinots ar itū. I kas notiek nokušajā dīnā? Tu Laganovskis rakstē, es tagad izdomāju. Nokušajā dīnā jau pasaroda tos šiltētis vītā jauna Linu pieņemšanas punkts. Tagad, ko Uļmanus izsim zemī, vai tomēr sacēsim, ka Latvijas ir ar kaut pa dabu? Ja daudzas lietas netiek fiksētas. Vienkārši pastāv viedoklis tāds. Ja? Ka to nedrīkst darīt. To arī bija tajā laikā. Mēs neatrasim kaut kādu tādu oficiālu uzrakstētu, ja, ka tur aizlikt latgalīšu, bet tad otras puses kaut kā tur pastiprināt latviešu valodu, tur īvist latviešu valodu, mainiet nosaukumus, ja, bet tur ar tīšu tekstu jau nepasaroda, ka izskaustu vecos nosaukumus latgalis. Ja. Ir skaidrs, ka pēc 15. māja politika bija viennozīmīgi vērsta uz to, lai izveidotu, teiksim, vienotu, tādu stingru, viengabalainu latviešu nāciju, kurā, teiksim, dažādās atšķirības tiek vienkārši nonivelētas, aizmirstas, aizliegtas, mēģinājums izveidot. Un tas jau nav atkal tikai Latvija, tas ir visā Eiropā, tam līdzīgas lietas notiek. Rēzeknis pilsētu māc dievēt par pilsētu uz 7 pakalnim. Mēs tagad atcerūnamies uz vīna no taidim pakalnim, kur 1936. gadā notika Pļaujas svātki. A Pļaujas svātki Ulmaņa laikā bija poši galvenie valsts svātki. Iz tim pulcējās milzīgs daudzums cilvēku, un itī svātki kolpoja arī par tādas nacionālos propagandas īrūci. Iz itos kartenis ir teksts, kas sūtās no Rēzeknis iz Kauņu. Sūtu tev un valdim sirsnīgu sveicienu no savas jaunās dzīves vietas un Pļaujas svētkiem. Otrā pusē ir ģenerāla mēģinājums, ļaužu bija ārkārtīgi daudz. Arī pats vadonis itos svātkus apmeklēja un, protams, ka tas dēļ latgalis bija milzīgs notikums. Kad laukos pamazām izskanējusi izkapdziesma, pa visiem dzimtās zemes ceļiem, braukšu, kājām, dodās Latviju arāji svinēt savu kopīgā darba vainagojumu gads kārtējos Pļaujas svētkus. Šogad skaistā Latgale bija tā vieta, kur patiesā sirsnībā un draudzībā pēc veiktiem darbiem satikās Latviju zemes ļaudis.
Pļaujas svātku laikā Uļmanu atvad iz Adamovu. Adamova, kā redzat, cīši skaista vīta, un arī Uļmans ir sajūsmā par azarim, par dobu, un pat izsakos, ka te varētu būt poša skaistoko vīta Latgolā. Tikai tad, kad es uzzina, ka ja ir tāds nosaukums Adamova, es saka, ka cīši nav latvisks, un nūļam pēc nūstostim iz vītas pordēvēt Adamovu par Kalnezeri. Nu, ītas notikums varētu raksturot visas Uļmana politikas centīņus mokslīgi padarāt nosaukumus latviskus. Baltīši neizprūtūt vai naprūtūt latgalīšu valodu, kā es saka, sakrūpļoja Latgolas vītu nosaukumus. Radopolis pirmos pakopis pamatškolu, par Viļānu pagasta Bērzaines pirmās pakāpes pamatskolu. Tad te bija te, par kuru ironizēja Latvijas nadraugi, kuri sacīja latvišizācija latgaļī. Dīvam žāļ, nevarētu sacīt, ka ītoļi taisnības stov. Jo tamā vītajā latgaļiskajā izskotā ītārpā, kā bija godu simtim bijis, kas derīja poļakiem, derīja krīvim, jaunajā Latvijas Republikas valstī vairs nederīja. Jam vajadzēja būt skaistokam, latviskokam, pareizokam. Un te bija pa munam poša lielo klaida itamā visā. Pilciņe, jā. Viesturiski ir Pilsīna, un to arī līdzinoja gan pūļu laika dokumenti, gan krīvu laika, bet Uļmans to par pilceni portaisa, kas niko neizsaka. Esam iz Bukmuižas īles Rēzeknis pilsētā. Paradoksāli, Bukmuižas īla ir, a tādas vītas Bukmuiža Latvijas kartī vairāk nav. Tūtīs Dagdas novadā ir apdzīvota vīta Ezernīki, porsaukto Bukmuiža. Par ko, sacēsim, porējā Latvijā varēja palikt kurzemī poriņi. Par ko varēja palikt? Par ko tur nav vajadzēja porvierst par purviņiem? Nav vajadzēja. A Latgolā nav varēja tā palikt. Latgolā vajadzēja zvids dialekta. Tāda bija Uļmaņa režima politika autoritaro. Tātad vīna tauta arī vīnai valodai. Un te mēs, kā es saka, nonākam līdz tādam aplamībam nosaukumus neizprašanam. Genētiski tajā režīmā bija ielikta ideja, ka mozog tādu atšķirību, jo tam ir jābūt vīnotiem, lai koncentrētu resursus, spēkus kaut kādam vīnotai, stiprai Latvijai. Ja? Mums saprotams, dēļ ko Uļmans saucos tādas lietas, kas Latgulas viesturē ir ar tādu negatīvu. Latgalīšu viesturnieki trimdā, gan arī daudzi ite pat, raksta tā, ka Uļmana autoritaros valdiešanas godos latgalīšu drukotīs vords tika atstumts, sazamanots, ka jām nebija nekādu vairāk tīseibu. Tī, kas tam napīkrīti, saka, kāds ir dokuments? Parodīt kādu dokumentu. Dokumenta tā nav nekāda, kas to aizlīdz. Ir jāsaka, ka ir tāds dokuments, pie tam ir tāds ļoti juridiski rafinēts dokuments, ka vēl 22. gadā Satversmes sapulces laikā, pateicoties daudziem latgalīšu deputātiem Satversmes sapulcē, tika pieņemts likums par latviešu valodas ortografiju. Tī ir 5. punkts, kas pasaka, ka itas likums nācanas iz latgalīšu rakstu valodu, ka tā būs savi noteikumi izstrādoti, savas tīsības, kas tā arī bija. Bet 37. gadā ar Kārļa Ulmaņa parakstu iziet it kā labojums tam 22. gada dokumentam, bet tī ir tikai jau 3 punkti. Tāda punkta, kā agrāk bija, jo nav vaidis, vienkārši ir pazuds. Jāsaka, ka kaut ko īvīsot, nevajag kaut ko pierakstēt klot, var izdarīt arī smolko, kaut ko izstrēpot, cilvēki napamona ir rodīs, ka nekas nav nozaticīs. Bet īstenībā tas dokuments pieroda to, ka Kārļa Ulmaņa godos ar jo parakstu notiek vēršanos pret latgalīšu rakstu valodas tīsībām gan valsts porvaldē, gan izglītībā, gan arī citur. Lēmums, protams, ir vērsts pret, veidu, kā latgalieši runā un raksta, bet no otras puses tas nav lēmums vērsts pret latgaliešiem per se. Tas ir vērsts par vienotas, viengabalainas etniskas grupas izveidi.
Mēs zinām, piemēram, ka Vācijā tika dadzinotas grāmatas 33. gadā, ka latgalīšu grāmatas tika dadzinotas, to faktu mēs nepieminam. Jūs iznāca fiziski. To ir stostiejuši poši Latgoles kultūras darbinieki, ka jūs vienkārši lika kaudzī, jēme orā no biblioteku, lika kaudzī dadzinava, ka nav veciejušas, ka nav vajadzīgas, ka savu laiku pordzievojušas. Kas notika ar latgalīšu laikrakstiem? Jau vienā dienā tā neapsastoja, ko erotīs. Turpinava, tā lēnām, tā pagaisa. Ja? Parastais gojiens bija to rakstīja latgaliski, pēc tam poragājas literāru latviešu valodu, bišķi paturpinava, apsastoja, piemēram, žurnāls Traume, kas bija tāds ļoti interesants, teikšu, progresistu virzīna. Ja? Es vienkārši lānai izdzesēju. Ja? Barbarisms, par barbarismu Vācijā ziņam, par barbarismu Latvijā neziņam. Otkon mūsu viesturis nazinošana, mūsu napilnēgo zinošana viesturī, mūsu vaļsts tautas. Ko es sapratu, ka rafinētā veidā, skaistā veidā mums aizlīdz faktiski rakstiet. Školos bārņiem vairs naļauj lasiet latgalīs gromotas, činovnīki vairs nevar rakstiet latgalīšu valodā. I ko latgalīšu iz to visu? Atkal pakļovīgi nūsavērās visoka, jā? Protams, ka nā. Latgalīši protestēja. Un kurš tad cits, ka ne Francis Kemps, vai arī es sacētu tie jauno strāvā, kas grīžās pie Franča Kempa, kā pie simbola. Itamā brēdī es varētu pascēt, ka pat pie separatisma simbola. Jo tiek dibinots Franča Kempa Dzelžu legions. Tāds interesants nosaukums. Un ko tas legions dara? Izsaka ultimatu Ulmanam. Ultimats ir ar tādu skaistu manifestu, ar skaistu memorandu, kur apmēram, ja tu neizpildiesi tad mēs atdalam Latvijas pasludinām neatkarību. Un tos prasības bija dodiet atpakaļ mūsim valodu školos, dodiet atpakaļ mūsim iz veikalu izkortņam, dodiet īspēju atkal, lai mūsim ir savi īrēģi latgalīši un citas lietas. A savādāk mēs ejam paceļinam tos valsts. Bet kas varētu domāt, ka tīši tūrais latgalīšiem bija savs legions? Ko tas bija legiona funkcijas? Tas bija jaudīgs vai tai bija tikai tāda izkortņa? Es sacētu, ka gana jaudīgs. Varbūt ne ar ieročiem rūkos, bet es to sauktu par informatīvu karu. Tāpat kā tagad mēs izplatām kaut kādas ziņas, publicējam kaut kādus Twitter īrakstus vai Facebookā kaut ko īrakstam paužot savu nostoju. Tāpat arī Dzelža legiona arī pauda savu nostoju izplatot skrejlapus. Drukotā veidā, sabiedrībā, lai radātu kaut kādu viļņošanos. Tas bija tāds diezgan stiprs īrocis timā laikā. Tāpat kā tagad radāt diskusiju, radāt šaubas, radāt kaut kādas tādas kustības, lai cilvēki aizdomāja, ka itais priekšu vairāk dzīvot nevar. Dzelžu leģions ir tāds interesants gadījums, kas, manuprāt, savā ziņā ļoti uzskatām demonstrē šo latgaliešu īpatnējo politiku, kādu latgaliešu intelektuāļi un aktīvisti mēģināja īstenot autoritāru režīmu laikā, kad faktiski nekāda politika nebija iespējama. Nebija iespējama politika, kas bija kaut kādā veidā pretēji vai atšķirīgi no tās, ko īstenoja šis autoritārais režīms. Dzelža legiona mierkis. Ne tikai būs šaurai sektantu grupinē sazapulcētīs dzīvokļos ir lomot Kārļu Ulmani, bet lielā mārā paceļt masas iz to visu. Kā to izdarēt? Presē ir cenzūra, vienīgīs variants kaut kādā veidā izplatīt skrejlapenis, manifestus, padot lapenis, ar tādu veidu, lai rostos neapmierinotība, viļņošanos, lai raisētu kaut kādu kustību, ko redzētu, ka aiz Dzelža legiona cilvēkiem ir plašas tautas masas. Tiek pieprasīt Latgales autonomiju, kur ir jautājums ne tikai par kultūru, bet arī saimnieciskām lietām, arī par politisku kaut kādu vietēju pašnoteikšanos, politisku autonomiju. Un tas tiek darīts ļoti tādā asā, agresīvā tonī, tādā diezgan bezkompromiss, pieprasot, ja jūs, tur, cik memorandā rakstīts, ja jūs nedosiet, tad mēs paturam tiesības tur uz neatkarību, un latgalieši ir apspiesti, tā kā apspiesti ir Slovāki Čehoslovākijā un Horvāti Dienvidslāvijā. Kā runāja par Latgales Dzelža legionu, bija Franča Kempa, tī bija arī skulptors Aleksandrs Ārmanis, ļoti interesanta personība, kaut vai ar to, ka 30. gada beigos jis taisāja veidoja Kārļa Ulmaņa oficiālūs taidus krivšu tieļeņus,
kurus pēc tam tirgo, saima honorārus lielā mārās, sponsorēja, atbalstīja ar to Dzeļša legionu kā pretulmanisku kustību. Viss notiek Reigā. Tie nav Latgali. Tie ir Reigas inteligences moments, ja? Pēc tam biografijām. Ja? Man liekas, viens no interesantākam, ar ko tot, kad tīsava, jau bija tīsas prāva, ja? Dažādus sūdus īdeva, tur nedeļi, mēnesi, pusgods lēkam, tur tā bija dažādi pēc nopelnim. Pret Kempu un Kempa dombiedriem šī vēršanās bija ļoti maiga. Un man tāda sajūta ir, teiksim, strādājot ar starpkaru periodu politikas materiāliem, ka, kaut kur tā doma bija tāda, ka, viņi jau ir mūsējie, bet Kemps ir dulsis, protams, tur, bet, mēs taču neliksim viņu cietumā. Respektīvi neuztvēra tā ļoti nopietni visu šo pasākumu. Lielākos Latvijas avīzes, arī Latgalis latviešu avīze, nopublicēja vienu un to pašu rakstu. Raksta nav autora, tad tas ir īsūties redakcijām, vienots teksts nemainīgs par sabiedriskos kārtības traucētojiem, apmēram, tur tāds teksts, ja. Šajā tekstā ir, ja, kā lūk, inženieris, pazīstamais inženieris, partijas laikiem, Francis Kemps, ir musinājis tautu, ja, uz pretvalstisko reicību. Ja. Nav nosaukts nekādā formā tas tika darīts, bet Kemps sauc pie sevi cilvēkus, ja, ar viņiem runājus, dažādas sanāksmes noturējuši, ja, izplatieši kaut kādu uzsaukumu. Aizabildinoties ar tautas vienotību un vienas valsts valodas politiku, Ulmaņa režims liek dažādākus šķēršļus latgalīšu rakstniecības attīstībai. Nazaveroties uz to, divi energiski cilvēki, partneri, Vladislavs Loķis un Joņs Cibuļskis, nulem uzsākt biznesu un dibinot latgalīšu grāmatu izdevniecību. Joņs Cibuļskis bija sava veida školotājs, es skaitu mums daudziem. Es nevaru līlēties ar to, ka es būtu bijusi pie jo par reizi pie jo tikusi, jo es jau da kara bija strādājusi par kolportiri, piemēram. Arī golu arī izdevniecība bija sākumā aiz jo vorda. I tad es, tas bija kaut kas jauns un nezināms. Es tagad dzīvu cilvēku redzu, kurš to latgaļisku kūps ir. Kā tajam lai nepīsaki ar? Joņa Cibuļska vārds ir Jomiņka. To laika varbūt vienīgīs tāds kolporters grāmatu, ja, kas staigoja mojam, aicino lasēt dzimtā valodā. Pēc gimnazijas absolvēšanas dzīves ceļš Joni Cibuļski atvad uz Ziemeļu Latgaļas pierli Viļaku. Dektoru puiss nokļūst itamā skaistajā vietā un uzsāk darbu par skolotāju. Strādājot ar bērniem, es redzu jūs lielu interesi par grāmatām. Timā laikā grāmatas bija gan Instagrams, gan Wikipedia, gan Facebooks. Itvus mazos īrēču nebija, dēļ to jauno paudze bija cīši interesēta. Protams, Joņs Cibuļskis timā arī saredz īspēju turpinot sava vecstāva darbu un sapņoja par grāmatu, tirdzniecību un vēlāk arī izdūšanu. Joņa Cibuļska vecais tēvs ir Andrijs Jūrčs, slavenākais rūkrakstu literatūras autors drukas aizlieguma gados. Apglobots ir Latgolas kultūras darbinieku nekropoļā Desietnieku kopos. 1939. gadā Amerikas Savienotajos valstijos tiek nodrošinātas pirmos regulāros TV porraidis. Timā pat gadā tiek noslēgts noziedzīgais Molotova-Ribbentropa pakts. A Viļakā 39. gadā Joņs Cibuļskis pordūt sevis izdūtu, finansētu latgalīšu kalendari. Saucās Tēvu zemes kalendars. Unikāls izdevums visas Latvijas kontekstā izīt
vēl i šodien domājams izīs iz prīšku. Faktiski Latvijas vēsturē visilgāk izdūtais kalendārs. Tas bija Cibuļska ideja. Protams, tāda Viļakā ar to lepojas, ka pirmais numurs izgāja tiešām Viļakā. Jū pordūt itamā vītā Tautas īlā 10, kur atcerunās veikals Centība. Šodien te ir izstādāts piemineklis latgalīšu rakstniecības pamatlicējiem Viļakā Vincentam Leiko un Joņam Cibuļskim. Kas ir Jons Cibuļskis, mēs zinām, a Vincents Leiko bija gana interesants cilvēks, kurīs bija kojam aizgojis iz Jeruzalemi i pēc tam atgojis atpakaļ. Nūdzēvojis 98 godi. Drukas aizlīguma laikā, tāpat kā Andrijs Jurčs, ir grāmatu porrakstētos, izplatētos bijis. Jo gūdam šodien mēs redzam Viļakā, tomēr piemineklis ir kopīgs ar Joni Cibuļski. Ja? Mēs jau vērtējam, protams, tādā kultūra vēsturiskā aspektā, kā izcilu folkloristu, teiksim, varbūt, bet vairāk vēl grāmatu porakstētāju. Faktiski tādu pirmū īvaramoku grāmatu porakstētāju mūsu novadā. Drukas aizlieguma laikā bija svarīgi izplatīt šo rakstētu bordu, kaut arī rakstēt ar rūku. Vincents Leika esot uzrakstīts 6 tādas rūkrakstu grāmatas. Diemžēl, cik es saprotu, lielāko daļu nav sasaglabājis, mēs tikai runājam par vīnu. Tēva zemes kalendaru pierk labi. Tomēr nopelnātos naudas ir par mos, lai turpinotu īspīst un izdūt citas grāmatas. Dēļ to Jons Cibuļskis pēc ilgam pordūmam nūļam pordūt dzimtas relikveji. 2 ar rūku porrakstātas Andriva Jurģa grāmatas. Nūpeļnies por 100 latu, izkerās klāt pie darbim un izdūt vairākas grāmatas. Boļeslava Brežgo viesturiskū darbu, Vladislava Loča romana Sokumu. Plans izadūdās. Grāmatas pierk labi, nauda iet atpakaļ. Un arī domājams Andrijs Jurčs dabasim atbalsta sava mozdāla lēmumu un saprot, ka jo grāmatas vajadzēja pordūt. Cibuļskis aizsoka šo tradīciju drukot zinātniskus akadēmiskus tekstus. Ja. To, ko tagad sauc par edīciju, ja, tur dokumentu publicēšanu. Ja. Satikšanās ar Brežgo. Brežgo savots. Ja. Brežgo pirms tam bija uzrakstījis disertāciju, to Briseļa aizstāvieši, ja. Bija franču valodā. Brežgo to portulkava. Tas ir par Latgulas zemnieku stāvokli Krīvu dzimbošanas laikā. Tā ir literatūra, kas šodien, Brežgo ir pirmais profesionālais Latgulas pētnieks. Visam kota atīt beigas, arī Ulmaņa laikim. Ir cīši zīmīgi, ka tas notiek Latgolā. Stropu estrāde. Tie nav tikai vīta, mežā starp prīdam. Tie nav vīta, kur dzīdot, doncot. Stropu estrāde, tas ir Latvijas likteņu simbols. Es domāju, ievērojams pasaukums 40. gada ir šī 15. 16. jūņa dzīsmu svētki. Es domāju, jau pēc sava grandiozuma, pēc tādas aptveris, kad tiek riekinots kā 11,000 kūristu, apmēram 100,000 dalībnieku. Stropa estrāde tika gatavota ļoti nopietni, mēs varam izsekot ar to, kaut kas būs būvēts. Neapšābāmi tas bija arī, sacēsim, to autoritāro režīma spēja mobilizēt resursus atkal, parodēt, kā teikt, visas tautas vīnotību. Ar stropu estrādes būvniecību saistos kāds nav visai svarīgs, bet tomēr monticīgiem cilvēkiem zīmīgs atgadījums. Tad, kad izrados pirmie strādnieki, soka vest būvmateriālus un rūsātīs, pie viņiem pīgoja veca vecinēte, kas apmeklēja
tepat aiz estrādis asūšūs Rūmas katoļu kopus. Un jim sacēja, portraucit būvnīceibu. Tas nazabeigsies labi, te ir švaka zeme gan Latgolai, gan arī visai Latvijas valstī. Var ticēt, var neticēt, bet jau pēc 2 gadiem te švako dīna tiešām pīgoja. Mēs zinām, ka šī svētki porsavierte par tragēdijas sokumu, ja, kas mums asociējās ne tikai ar pašu svētku norisi, ar tiem skaistajiem notikumiem, bet ar nokušu okupāciju. 1940. gads, 16. jūņa reits. Kā savos atmiņos raksta Melānija Vanaga, tad Daugavā tiek īkrosotas sarkanas zemes. Tauta nojauš, ka itas būs Latvijas neatkarības beigu sokums. Visi gatavojās grandioziem Latgalis dzīsmu svētkiem, bet Krīvijas karaspēks jau stopi robežom, un pēc nūstostim tikai pēc prezidenta Kārļa Ulmaņa lūguma vēl naiet Latvijas teritorijai. Tāds ir bijis prezidenta pēdējais lūgums – ļaut nūsvināt Latgalis dzīsmu svētkus. Daugavpils pilsēta un visa Latgola gatavojās dzīsmu svētkiem. Te nav dūmota tikai dzīdošana un pasaukumu strūpa estrādī. Tas ir vesels kultūras pasaukumu kūpums visā pilsētā. Filmu demonstrēšanas vakari, teātri izrodis un daudz kas cits. Jons Cibulskis ir izradījis Daugavpilī ar latgalīšu rakstniecības izstodi. Tos ir gromotas, tas ir liels gromotu golds, kas tiek organizēts itamā ākā. Daugavpils valsts skolotoju institūtā. Lielajā zālī. 14. jūņa vakarā visi gaida Kārli Ulmani, arī Jons Cibulskis. Viņš ir sakortojis savu izstodi, salicis skaistu nosaukumu latgaliski – Latgalīšu gromotu golds. Gaida. Bet biju atīt nav vadonis, bet Vincents Mickāns. Daugavpils viesneša žurnalists un vispār talantīgs jaunīts literāts. Ar smīnu sejā jis Joni aicināja uz vienības nomu pi Daugavas vēstneša galveno redaktora. Gribūt runūt. Nu ko, jojīt? Mickāns ir, kā teikt, Aleksandra Vanaga kolēģis, darba kolēģis, jo viņš ir Daugavas vēstneša literāras daļas vadītājs. Ja. Man grūts sprīst par Vincenta Mickāna literāram tam vērtībām, bet es tā sapratu no to visa konteksta, ka tas bija populārs cilvēks bija. Ne tikai tāpēc, ka es tur bija to domātu par savu literāro darbību. Vienības nams, vienības laukums, vienības īla. 3 vienotības simboli Daugavpilī, kas atcerunās 3 minušu gojiņa attolumā Daugavpils skolotoju institūta. I temos 3 minūtos sava gojiņa laikā Jons Cibulskis noteikti dūmoja, ko jam sacās, ko jam aizrodās Daugavas viesneša galvenais redaktors Aleksandrs Vanaks. To mēs tūlēt noskaidrosim. Itū sazatikšanos Jons Cibulskis piečok apraksta savos atmiņos. Itie sazatikšanos ir gana simboliska paroda režimum, jo apogējā, kai jis atsanāsās pret cilvēkiem. Jons Cibulskis iet kabinetā pie Aleksandra Vanaga. Aleksandrs Vanaks ir Latgalis dzīsmu svētku orgkomitejas lūceklis, i jūs saruna ir gana skorba. Aleksandrs Vanaks nūroda, ka Ulmaņa režimā tam latgalīšu gromotam eisti nav vīta, jos nav vajadzīgas. I arī latgaliski uzraksti nav vajadzīgi, им būtu jobūt naradzamiem. Jis tā pavuicūšā tūņi, to visu jam pastosta. Mēs varam izdomāties, kā jūtos Jons Cibulskis pēc tāda Daugavas viesneša galveno redaktora aizrodījuma. Bet vaicojums ir cits. Kāda jāga bija kočku tādu aizrodāt Latvijas okupācijas priekšvakarā. Gan Jons Cibulskis, gan Aleksandrs Vanaks, gan jo sīva Melānija Vanaga, kuris stostu var redzēt Melānijas kronikos, jau pēc poris gadiem atcerasīs Sibirejai. Gan vīni, gan otri, gan strūstētoji, gan strūstamī. 38. gads ir Ulmaņa režīma laiks, un latgalīšiem varbūt nav to īspēja savu viedokli pateikt, izemot tur
vienu laikrakstu, kas katoļu izīt. Bet tā publiskas jau polemikas nebija. Jā, mēs tik varam izdomāt, kā kaut kādi zemteksti bija. Jā, tām visam. Bet no cilvēciskā viedokļa Aleksandra Monoga dzīve bija tragiska. Jā. Īt bojā to 35 gadu vecumā. 35 gadiem tikai bija aizvest uz Sibīriju. Jā, bet aizvest uz Sibīriju par to, ka es bija Daugopiļa atbildīgā. Omotātis bija lielāko laikraksta redaktors. Dzīsmu svātkus vajadzēja atklāt vadūņam Kārlim Ulmanim. Tūmēr jis neizrados. Radiofonā tautai paziņoja sekojūšū. Zināmu apstākļu dēļ esmu spiests palikt Rīgā, bet vienosimies kopējā lūgšanā pār Latviju. Un tā tas arī notiek. Tauta dzīt divus svietēju Latviju 3 raizes un kā savos atmiņos stosta Jons Cibuļskis slauka osaris. Tūmēr izmisumā nakarēt, lai arī zina, kas ir sagaidams. Pēc svātku repertora izdzīdošanas tribīnī kopa Aleksandrs Vanaks un soka apmēram itādus vārdus. Svātki ir beigušies, itē bija pirmoja pēdējo svātku dīna, tiksimies nokamījus dzīsmu svātkūs. Tūreiz nūbolējis un navīnaidim sūlim nūkops no tribinis. Svātki patīšām bija beigušies. No vēstures viedokļa šie divi momenti tādi vispār valstiski svarīgi, ka ir tas, ka pēdējais dzīdota himna Latvijas valsts vēsturē faktiski tā publiski, a otrs pēdējie kinokadri. Neatkarīgus Latvijas pēdējie kinokadri ir bildēti Stropa estrādē Daugavpilī. Tas ir ļoti zīmīgi šajā momentā. Latvijas pirmā okupācija 1940. gads. Itie okupācija ilgst 1 gadu. Pie varas atīt jauni cilvēki ar jaunām vērtībām, ar jaunu ideoloģiju. Cik svarīgs jim ir latgaliskums, latgaliskais? Es domāju, ka nav visai. Par to, ka tiem cilvēkiem bija cita koordinātu asi, citas vērtības, pasaulē redzēja proletariāts, buržuāzija, internacionalismus, nacionalismus. Latgaliskums jim bija vienkārši instruments. Par to arī var redzēt, ka 40. gada vasarā sāk izīt gazeta Taisnība. Ja ir latgaliski, bet ļoti tendencioza, ļoti ideologiski vienvirzīnīga. Sarkanos varas akceptā vai tā sacēsim atsajaunoja avīze Taisnība, kas pirmsākumos 19. gadā Latvijā tika izveidota, i tot padomu Krīvijā. Un tas bija, un tagad 40. gadā otkon atsajaunoja Taisnība. Itamā Taisnībā pirmā numerī ir arī Ladislava Loča raksteņš. Jam tiek pīdovots, sazadarbotīs. Jis tagad, tādā, kad, beidzot otkon mūsim savu avīzi. Bet jis ir, jis viļās, tas vierzīns tos avīzes ir tāds bolševistisks un vairāk jis arī tikai pirmā numerī, jo raksteņš. Un toļokis vairs napīzadolos. Man ir tāda sajūta, ka tīši bolševiku laikā, Otrajā pasaules kara sokumā, sokos ļoti malnas lītas pret latgalīšu kultūru. Tā ir. Varbūt sokumā tie vēršanos pret latgalisku pirmos okupācijas laikā nebija tik acīm redzama, bet 1941. gadā Vēstures institūts Latvijas izdeva pētījumu. Un pētījums ir ar nosaukumu Eis porskats par Latgolis vēsturisku attīstību un latgalīšu tautības, respektīvi nācijas vaicojumiem. Un tie nebija Moskavas komunisti, tie bija vietēji Latvijas komunisti. Un principā tie galvenie punkti, ko tas lielais dokuments pastosta un kas ir cimus sitamā visā, ir, ka pie Latgolis atšķirībām vainojami baznīckungi, kuriem interesē savas intereses, a baznīca, kā mēs zinām, ir komunistu tāds apmēram tabu, ka baznīca ir ļaunuma īmīsoms, un baznīckungi ir radījuši atšķirīgu Latgolu ar šo atšķirīgu kultūru valodu. A tā kā baznīckungi ir nevajadzīgi jaunajam režimam,
Tāpat arī latgalīši jaunajam režimam nav vajadzīgi. Tas ir jāaizmirst, to vajag lobot. Un principā sacātu, ja Uļmans tā rafinētā veidā, kā tu sacīji, vērsās, tad bolševiki jau vērsās tīši. Zini, bet liela sope. Saīt to, ka mūsu latgalīšiem prūmjā īstostiet, ka mēs esam viens liels viesturis porpratums. 1940. gada 17. jūnijā lielākajai daļai Latgolas cilvēku pat pašos malnākos sapanos nevarēja pazarodēt tas, kas notika pēc gada. Pirmo deportācija cilvēkus izvedīja Sibiri. Sirmu Andrivu Borisu, laikam Latgalis pirmo miljonaru, timā laikā magnātu, kurš savulaik 1917. gadā Rāzekņā Latgalis kongresā bija laikam eistais Franča Trasuna oponents. Izvede Meikolu Apeli, literatūru zinotnīku, dzejnīku, skolotoju, bīdreibu darbinīku, napaspēja sarakstēt jaunu latgalīšu literatūras viesturi. Izvede Aleksandru Silovu, jaunvordu veidotoju, Rāzekņas komerškolas direktoru. I bija tā, ka vēl brauca lūpu vagonos iz Sibiri, bet jau robežu porgoja nacistu karaspāks i vīnu režimu, padomi režimu, cīši eisā laikā nomainīja cits nacistu režims. I atkal Latgolai atgoja jauni, citi laiki. Rasu teorijā, kas bija nacistim, kura katrai tautai bija tur sava vīta ielikta. Tātad šai teorijā, tajā piramidā latgalīši tika nolikti kā atsevišķi latvīšiem, atdalīti no porējos. Nacistu laiki, nacistu vara Latgolā, tī ir vasali 3 godi. I tī 3 godi nav vaida vīnaiži. Nu, sākuma jaunajai varai ir citas prioritātes, citas problēmas, un laikam latgaliskais un latgalisko kultūra, jiem nav tas galvenais. Bet tad, kad frontē tos lītas neiet tik labi, tad arī šai varai gribīs dabūt atbalstu latgalīšus kaut vai caur kultūru. 43. gada vasarā tiek atjaunots svinīgi atklots pīmineklis Latgolas mora. 43. gada vasarā gan mozokūs mārūgos, gan lelokūs masveidā notiek Latgolas dzīsmu svātki. Rudinī sok izīt gazeta Latgolas balss Vladislava Loča izdevnīcībā. Es domāju, ka 43. 44. gadā ir izdots tik daudz poligrāfisku produktu, ka ni dašām, ni arī piečok, tik daudz vīņēbu, tik daudz tirāžos, nekas nav bijis. Un jau iepriekš ir atjaunots laikraksts Daugavas vēstnesis, otkon tī darbu dabāja Vincents Mickāns, jo liktins ir tāds gana saudebīgs, tragisks. 42. gadā jūnijā Vincents Mickāns goja bojā. Es goja bojā, tagad sacietu, terorisma apstākļos. Tas bija, ja mēs nosaucam sarkanos partizānus, par teroristiem, diversantiem, varbūt diversanti precīzāk. Jo tas ir 42. gads, un dzelzceļa stacijā Ārdavā, kuras atbrauc tiktīs ar ģimeni, moti tāvu, jūnijā, 42. gadā notiek milzīgs sprodziens, tika uzspridzināts dzelzceļa sastāvs, kas laikam tur bija militārais, liels sprodziens bija. Tātad Mickāns guva uzreiz bojā, pēc tam ģimeņa moti, pēc tam. Talantīgais Vincents Mickāns ir apglobots Aglūnis kopūs kopā ar saviem vecākiem. Tād simboliski var redzēt Vincenta školu, kurā es vicējās. Te ir Aglūnis katoļu gimnāzija. Aitu pīminekli jam uzstādīja Daugavas viestneša redakcija godu pēc jo novis. Okupācijas vara sarēkoja milzīgus atceres pasaukumus. Mickāns tiek apglobots ar milzīgu gūdu, teiksim, kur ir kāškrustī, tā ir laika simbolika. Šo cilvēka novie tika pagrīsta
okupācijas, jau no nacistu okupācijas viedokļa, kā tāds nozīmīgs moments tādā sakarā, ka redz, kā komunistu ļauns darbs, ja, diversijas akts, kuri cīts navainīgs cilvēks. Bet kas to varētu domāt? Sajūt to, ka tīši nacistu laikā mēs pordzēvojam vislielāko drukas, kultūras uzplaukumu. Ir lielas aizdomas, pēc kam tas vispār bija vajadzīgs. Par to, ka kurais citus fakts ir lielākais porsteigums. Grāmatu plūdi. Ite, protams, jārunāja par Lociju Cibuļski, par jūsu izdevnīcību. Locim Cibuļskim ir Latgulis balss, 30 darbinieku, veikalu kāda. Varētu pat sacēt, ka grāmatu bizness riktīgi tāds plaukstoši, zeļušs un īt labi. Par ko tāda laba attieksme nacistim? Sākotnēji nebija tā. Sākotnēji latgalīši blokus slāvim un lietuvīšiem bija paredzēti, ka viņi nav vajadzīgi. Tie rasu teorija paredzēja, ka jūs vajag kaut kur izsūtēt un ar laiku arī iznacinot. Pretstatā baltīšiem, jūs bija paredzēts germanizēt. A tad, kad frontī vociešiem sāka naiet, viņi meklēja sabiedrotos pie vietējiem, pie latgalīšiem ir ļovējiem šos te visas brēvības, kuris Locis Cibuļskis beidzot varēja izmantot to, ko viņi nevarēja izmantot i izdarāt Urmana laikos. Sajūt, ka gribēja pīsalbunot. To pat, ko vocīši savā laikā staigaļā pa dzerjaunis i bārņiem devot sučerkas, to pat arī pīsalbunoja pie latgalīs gramatikas, pie izdevējiem i to toļok, lai izpatikt latgalīšam tajā laikā. Bet nav vajag aizmirst kaut sacīja pašu galveno, ka mums bija paredzēts nūslauciet no zemes virsmas. Rados mums tos priekšstats, kā ar latgalīšiem tad īpašas spēle ir, ja? Kas rezultējās tajā fenomenālajā atziņā, ka visvairāk latgalīšu grāmatu tika izdots nacisma laikā. Faktiski, ja? Padomju laikā pēc tam 50 gadu neaizgoja tik daudz grāmatu, ko tiešām šajos dažos okupācijas gados. Kas tie tādi bija? Manipulācijas. Tas motīvs bija, ko pēc sākumā vocīši mīt labi karā, bet kad jau ir Moskova tūmā nav īņemta, Stalingradas vēļok, Sakovis un tā toļok jau ir redzams, ka vocīši arī te nabūs policijai. Tad tā arī grib īmontot, arī vietējos tautas simpatijas. Viss bija atkarīgs no to, kāda bija situācija frontē. Ja, kamēr austruma virzienē, saprotams, ka nacisti napīļoja nekādas tādas kaut kādas liberālu attieksmi, ja, pret vietējo, teiksim, sabiedrību. Kaut vai sarkano karoga līte, taču 41. gadā mēs neredzam, sarkanie karogi bija pazuduši visā Latvijā. Tiklīdz fronte situācija mainījās, 42. gadā jau izdevīgi, ir 43. gada vispār, ko īt 18. novembris visas Latvijas sarkanos karogus. Ja. Gada vasarā otkon ir tāda dežavju sajūta. Latgolā īt otkon sarkani, otkon atsagrīžos 40. gada vara. Kā izsatur pret latgalīšu kultūru? Sākumā laikam, tāpat kā 40. gadā, mēģinot caur latgaliskumu propagandēt savu ideoloģiju, savus idejas, vietēju rajonu gazetinīs iziet latgaliski, grāmatas nedaudz iziet latgaliski, kolhoznīku kalendars iziet latgaliski, bet jau 50. gadu vidū situācija pazemainos, lielā mārā laikam tu maini nosaka Reigas priekšnīki, gan Reigas komunisti, gan Reigas valodnīki, gan zinotnīki, kuri skaita, ka laikam būtu jābūt tādam vienotam valodas režimam. Tragiski apmoņēta ir latgaļu tauta. To ir izdarējuši pošu broļi baltīši. Mums nav vairs sava drukoto vorda, nūlīdze jū. 57. gada 30. novembrī latgaļu valodā beidza izīt ausma. Izpildu komitejas ir partijas komitejas izdevums. 58. gada 1. aprīlī nūlīdze latgaļiski drukot Ludzas taisnību. Tā nepalika mums vairs pošu rajonu avīzēšu. Pīzēmēju, ka krīvi te nevar būt vainīgi. Jiem nav nekādas intereses apspīst latgaļus. Lai partija sankcionētu mūsu valodas ierobežojumus, to panoca baltīšu tagadēji varisvēri, tīpoši borgisti, tikai citā kuļeitī. Otrajā padomju okupācijā tas latgaliskums
Dzeivoja neika, i pēc Staļina novis jau Hruščova laikos sociās atkusnis, i tas atkusnis skora arī latgalīšu kulturu. To atkušņa zīmīgākais notikums ir Latgolas kultūras nedēļa Reigā 58. gada decembrī, bet tas notikums ir tikai tie aizberga virsūnē. Tā kultūras nedēļā gatavojas veselu godu, bija visādas skatis, atlases, publikācijas, pēc tam jau nokušajā godā bija latgalis dzīsmu svātki, bet savā ziņā tie bija arī tāda latgaliskuma gulbe dzīsma. 59. 60. gadā viss arī apzastoja. Par ko apzastoja? Ar ko tas viss ir izskaidrojams? Versiju ir daudz. Viena no taidām, ka atbrauca to laika PSRS vadītājs Nikita Hruščovs, rozdzinoja tie visus Latvijas nacionālkomunistus, par ūkai tropējās arī latgaliskums. 58. gads Latgolas kultūras nedēļa. Tas bija tāds pēdējais, kad ļoja īvilkt dvašu krūtīs, pilnos krūtīs, tā sakot, pēc tam tu reiklētī aizmīdza. Tā kā elpot varēja, bet principā nabrēja vairs. Tā nozatika arī ar Valēriju Seili. Padomju vara pēc kara jau nerepresēja, bet arī eisti pazaceļtīs jai nadeve. Valērija Seile ir vispār unikāls cilvēks, sīvīte, kura ir gandrīz bijusi klota visiem Latgolas viesturis notikumiem, tīpaši blokus sokot no gazetas Driva laikiem i beidzot ar padomju godiem. Padomju vara 40. gadā likvidēja Daugavpilis skolotāju institūtu, Valērija Seile zaudēja savu augstu amatu. Porzaceļ dzīvot iz Riezikni. Dzīvoja itamā ākā, droši vien ir gojusi vidā pa itam duravam. Jai turpināja savu pedagoģisku darbu, jai veicās labi, voda arī dažādākas biedrības, porzaceļās padomju gados arī uz Reigu. Jai darbovos, jai bija viena no personām un netika represēta. Kas tas bija? Jos varbūt iepriekšējā nūpelni, ka tur pēc kara, varbūt ar valdību ir pazīstami ar tiem funkcionāriem, kas bija, kas jau aizsargāja. Bet pilnīgi netika aizsargota. Vienkārši tika saglabāta dzīvība, bet saimnieciskā ziņā tika pazemota. Faktiski bija spīsta strādāt darbu, kas bija pilnīgi, jos stilā nebija mocīt krievu valodu, piemēram, un dzīvot tik trūcīgos apstākļos, ka te, protams, ka padomu vara pieļā mārā, jo tādā ziņā saimnieciska represija. Audzēkni, kas jos brauca, sasatika tur Reigā 70. gados, redzēja, ka faktiski nabadzībā bija. Ka runāja par Valēriju Seili, tad, visieškāk mēs jau asociējam ar pedagoģisku darbību, ne tik daudz ar politiki, rakstneici, grāmatneicu, bet kā pedagogs praktikis, kā pedagogs teorētikis. Es domāju, ka bija cīši sopīgi, kad 50. gadu beigos, uzzināja, ka tagad ir tāds dokuments, kas jūs tomēr meilu latgalīšu valodu galīgi izstum padomju gados no školām. Ka jau skrituļus sots no kolna veltīs, tad jau vajadzēja toļok veltīs. Tad ir tāds slovāns dokuments, kuru daudzi pīmeņi, bet nav varbūt acīs redzējuši. Citu es varu parodīt. Vienotas runas ortografijas interpunkcijas režims školā. Tas ir tas vienotos runas rakstības režims, kā jūs aiesnotais sauc, vai vienotais režims, tautā jūs sauc. Bet tas ir oficiāls izdevums pat 58. gads Reigā. Latvijas valsts izdevnicība tādu brošurēni izdevusi. Ja skola atrodas apvidū, kur runā dialektā, dzimtās valodas skolotājiem, kas pārzina vietējā dialekta īpatnības, jāiepazīstina arī citu priekšmetu skolotāju ar skolēnu runas izloksnes īpatnībām un jāiemāca tiem paņēmieni, kā izlabot skolēnu izrunās trūkumus. Tagad pacitiešu to pošu smīklēgoku. Cīņa ar dialektismiem jāveic neatlaidīgi, bet taktiski. Smīklīgi reiz uzraini ir tas, ka timā dokumentā tāda vorda latgalīšu valoda nemaz navā. Ka tas dokuments ir par to, lai bērni runātu pareizi, lai nerunātu žargonismus, lai pareizi runātu terminus. Es nepasaitu, ka tas latgaliskums man pašam tagad smīklīt ir salikts vienā kaudzē ar žargonismiem. Un man visad dzīvē bija interesanti, kurš tad tas bija pēdējais mohikāns, ar ko
Nu, tad ir beidzās tas pieckara padomju laiku latgalisko drukoto vorda periods. Kur šitas pēdējais kolhoznieku kalendārs 60. gadam ir tas pēdējais, kas izgoja latgaliski vēl. Ir tī mūsu Viktors Vonoks jau tiek rakstīts kā V. Vanaks. Jau es nedrīkst tie Vonoks vairs būt, acīm redzot. 60. gads tas ir. Saīt, ka ja mēs baidzām mūsu stostu no 20. līdz 60. gadiem. Tik jaudīgs, tik porvērtību bogots. Bet baidzās es ne ar ko citu, ko ar kolhoznieku kalendāru. It kā liels laika posms, it kā mazs. Tikai 40 gadi un tik daudz, kas noticis, bet taisni itamā laika posmā var rast daudzas atbildes, par ko ar tevi, ar mani, ar poriem latgalīšiem ir noticis taisni tā, kā ir noticis, par ko mēs esam taisni tī, kur mēs esam. Man ir liela cerība, ka daudzi no mūsu smogumu, ko savus par akmeņi, kas spīda daudzu gadu garumā, varēs atsabrējot. Ja ir jautājumi, ir jāmeklē visu laiku atbildes. Es domāju, ka mēs atradām atbildes uz daudziem jautājumiem. Domāju.